Laiks noskaidrot, cik lielu atkritumu kalnu jūs radāt savā ģimenē un ko jūs varat darīt, lai to mazinātu. Lai to paveiktu, jums būs jāizteno atkrituma audits. Kopumā ir 3 audita posmi. Pirmais – atkrituma audita plānošana, otrais – atkrituma audita veikšana un trešais – atkrituma audita rezultātu izvērtēšana. Sāksim ar sagatavošanas darbiem. Pārunājiet, kā soli pa solim audits tiks veikts. Izskatiet audita mājaslapā atkrituma-audits.lv sadaļu Kā veikt auditu un sagatavot visu nepieciešamo inventāru. Sadaliet lomas un pienākumus. Lai varētu precīzi paveikt auditu, izpētiet, kādi atkritumi ikdienā rodas. Jums noderēs mājaslapā pieejama atgādne atkritumu sadalījums. Ieteicams arī īsumā izrunāt un mājaslapā aprakstīt, kā ģimenē cenšaties atkritumus neradīt, samazināt un šķirot. Svarīgi noskaidrot atkritumu urnu atrašanās vietas un kopējo skaitu. Vienojieties, cik urnas tiks apsekotas un to pierakstiet audita mājaslapā. Mājās laicīgi vienojieties, ka vienas pilnas dienas atkritumi tiks saglabāti un nosvērti. Svarīgi, vienas dienas atkritumus nedrīkst sajūt kopā ar iepriekšējo dienu atkritumu. Viens veids, kā pareizi sagatavoties. Atkrituma audita dienas rītā, piemēram, pirmdien, pirmais, kas pieceļas, iztukšo atkritumu urnas, savukārt vakarā pēdējais, kas iet gulēt, pirms miega maisu nosver vai saglabā līdz nākamajai dienai. Kad pienākusi atkrituma audita diena, izmetiet mājās radušos atkritumus urnās, kas no rīta tika iztukšots. Lai audita mājaslapā būtu vieglāk veikt piezīmes un izvērtēt rezultātus, ieteicams pierakstīt atkritumu veidus, ko izmetat dienas gaitā. Jums var noderēt atgādne atkritumu sadalījums. Vienkārši atķeksējiet katru reizi, kad izmetat kādu atkritumu. Vakarā, kad diena noslēgusies, jūs varat saglabāt konkrētās dienas atkritumus maisus, lai tos nosvērtu vēlāk. Vai otrs variants, jūs varat tos nosvērt pirms gulētiešanas. Neatkarīgi no izvēlētās pieejas, katru konkrēto maisu nosveriet un atkritumu masu reģistrējiet audita mājaslapā atkrituma-audits.lv. Pēc tam atkārtojiet tos pašus soļus nākamajā dienā, līdz visas 7 dienas ir izpētīts. Kad viss audits ir pabeigts, proti izpētīts 7 dienas, audita noslēdz ar secinājumu formulēšanu. Nākamais solis ir rīcības plāna izveide. Tas palīdzēs visu salikt pa plauktiem un saprast, kā uzlabot atkrituma auditā konstatēto situāciju. Lai varētu redzēt izmaiņas, auditu ieteicams atkārtot arī citās sezonā. Rudenī, ziemā, pavasarī, vasarā, Vairāk informācijas un padomas atradīs atkrituma-audits.lv, lai izdotu samazināt savas ģimenes atkritumu kalnu.